Šalom un laipni lūgti atpakaļ Izrēlā kopā ar Alīni. Un esiet ļoti laipni aicināti uz Bībeles Jārmutu, pilsētu, kas mēģināja kavēt Dieva vārda piepildīšanos. Iepazīsim tās nocietinājumus, pīlis, bagātību, bet arī uzzināsim, kas notika ar šo pilsētu un kā viņi gandrīz izmainīja Bībeles vēsturi. Un, lai šodien dotos šajā ceļojumā kopā ar mani, mums ir īpašs viesis. Visi sakiet šalom doktoram Džordžam! Šalom, mana meita! Šalom, Alīne! Šalom visiem! Skaties, ir liels prieks piedalīties šajā ceļojumā kopā ar tevi, Alīne. Un tad, ja jūs esat gatavi, sāksim! Sāksim! Jarmuta bija viena no galvenajām kanāniešu pilsētām, ārkārtīgi nocietināta pilsēta, un tā tika dibināta pirms 4500 gadiem. Bet mūsu šodienas stāsts patiesībā sākas pavisam tālu no šejienes, Ēģiptes zemē, kur Izrēla tauta bija verdzībā 400 gadus. Līdz Dievs atbrīvo tautu ar virkni lielu brīnumu un beigās pāršķeļ sarkanās jūras ūdeņus. Un tad tauta dodas tuksnesī, kur viņi pavada 40 gadus. Un tad beidzot pienāk brīdis, kad viņi var ieiet un iekarot apsolīto zemi. Un tieši tāds ir šis nosaukums – apsolītā. Jo Dievs bija devis solījumu Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam, kā arī viņa pēcnācējiem, ka viņš viņiem dos Kanānas zemi. Un šīs solījums Bībelē atkārtojas daudzas reizes. Tagad es nolasīšu divas no šīm rakstvietām. Kungs sacīja Ābrahāmam pēc tam, kad Lats bija no viņa šķīries: no tās vietas, kur tu esi, paskaties uz ziemeļiem, dienvidiem, austrumiem un rietumiem. Visu zemi, ko tu redzi, es došu tev un taviem pēcnācējiem uz mūžīgiem laikiem. Un es noslēgšu savu derību starp sevi un tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis visās viņu paaudzēs. Ar mūžīgu derību. Lai es būtu tev par Dievu un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Un es došu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis zemi, kurā tu esi bijis svešinieks. Visu Kanānas zemi par mūžīgu īpašumu. Un es būšu viņiem par Dievu. Tomēr daudzi, ļoti daudzi tajā laikā šaubījās par šo solījumu. Un Mūzes paņem 12 spiegus, pa vienam spiegu no katras Izrēla cilts, un viņi ieiet šeit Kanānas zemē, lai apskatītos. Un viņi atgriežas pēc 40 dienām. Un viņi pastāsta visiem cilvēkiem, ko redzējuši, ka šī ir auglīga zeme, laba zeme. Viņi pat atnes lielus vīnogu ķekarus, ko viņi atnesa no Hebronas apgabala. Bet kopā ar labajām ziņām viņi atnes arī satraucošas ziņas. Viņi stāsta, ka šajā zemē dzīvoja tautas, un šīs tautas bija ārkārtīgi spēcīgas, lielas, un tām bija arī nocietinātas pilsētas. Klausies, Izraēl! Jūs šķērsosiet Jordānu, lai iekarotu tautas, kas ir lielākas un stiprākas par jums. Lielas pilsētas ar mūriem, kas sniedzas līdz pat debesīm. Un spiegus ziņojums bija patiess. Arheoloģiskajos izrakumos mēs atrodam ļoti nocietinātas kanāniešu pilsētas. Skatieties, šeit ir Jarmutas piemērs. Jarmutai bija šis lielais mūris, un tas tika uzcelts aptuveni pirms 4500 gadiem. Tas nozīmē, ka mūrim jau bija vairāk nekā 1000 gadu, kad Jozuā un spiegotāji iegāja šajā zemē. Un arheoloģiskajos izrakumos tika atrasts mūris,
kas savā augstākajā punktā bija saglabājies līdz pat 7 metru augstumam. Tomēr tas nenozīmē, ka mūris bija 7 metrus augsts, bet gan to, ka no tā bija saglabājušies 7 metri. Un iedomājieties, cik kolosāls un liels tas sākotnēji bija. Tas bija daudz augstāks par 7 metriem. Un ne tikai tā augstums ir iespaidīgs, bet arī garums. Mūris bija 1800 metru garš, gandrīz 2 kilometri. Un tas apņēma visu pilsētu. Tiešām kaut kas kolosāls un iespaidīgs. Un tā mēs labāk saprotam, ko teica spiegotāji un pat pats Mozus. Mozus teica, ka pilsēta, ka zeme, kurā viņi ejies, ir ar nocietinātām pilsētām līdz pat debesīm. Un cilvēkam, kurš nācis no tūkstneša, tas tiešām šķita kaut kas neieņemams un neuzvarams. Un tāpēc 10 no 12 izlūkiem šaubījās par Dieva vārdu. Viņi domāja, ka nekad nespēs iekarot Jarmutu un citas Kanānas pilsētas. Un ne tikai tas, ne tikai viņi šaubījās, viņi ietekmēja tautu, un tauta arī sāk šaubīties. Nu, meita, dosimies iepazīt bībelisko Jarmutu un ieiesim pa oriģinālajiem vārtiem. Tieši tā, draugi. Neļaujieties apmānīt ar mūsdienīgām lietām, kas šeit uzstādītas. Tās tiešām ir tikai aizsardzībai. Bet tas, ko mēs redzam no akmens, gan šo rampu, gan visu šeit šo piekļuves rampu pie mūra, viss, ko mēs redzam, ir oriģināls no bronzas laikmeta. Tātad iesim tālāk. Vai jūs pamanījāt kaut ko interesantu pie šīs ieejas? Šī rampa ir izliekta, un ne tikai tas. Rampa beidzas, vārti nav šeit, vārti atrodas Sānos. Un tam ir militārs iemesls. Iedomājieties kopā ar mani. Senajā pasaulē lielākā daļa karavīru, kareivju bija labroči. Un ja tu tagad ieeji, lai uzbruktu pilsētai, un aizstāvi nāk no šīs puses, viņi trāpa visā atklātajā iebrucēju pusē. Un kādam, lai aizstāvētos, vajadzēja apiet visu šo ceļu šādā veidā. Tātad šāda veida būve Sānos dod skaidru priekšrocību tiem, kas aizstāv pilsētu. Tagad iedomājieties, es nāku aizstāvēt pilsētu, man šeit ir visa šī neaizsargātā puse. Un tāpēc tam ir pilnīga jēga, jo lielākā daļa senās pasaules bija labroču, izņemot ko? Beņamīna cilts. Tieši tā. Bībele mums stāsta, ka Beņamīna cilts bija lieliski karotāji un bija pazīstami ar to, ka bija tieši krēļi, bet viņi bija izņēmums, nevis likums. Mēs tikko redzējām, ka Jarmuta bija nocietināta un ļoti stipri aizsargāta pilsēta. Un tā nebija vienīgā. Arheoloģiskajos izrakumos ir atrastas kolosālas sienas Jērikā, Jeruzālemē, Armagedonā, Hacorā un vairākās citās kanāniešu pilsētās. Un redzot šīs lielās un nocietinātās pilsētas, paši Izrēla ļaudis sāka šaubīties par Dieva vārdu. Viņi šaubījās, vai spējas iekarot apsolīto zemi. Un, protams, ja pat izrēlieši neticēja Dieva solījumam, tad vēl jo mazāk tam ticēja kanānieši. Un tagad mēs atrodamies Jarmutas pilsētā. Iespējams, jūs pazīstat to pēc nosaukuma, kas parādās tulkotajā Bībelē – Jarmuta. Un bronzas laikmetā tā bija megapolis ar 18 hektāriem un 1000 iedzīvotāju. Tā kā šodien kanālā mums ir mans tēvs ciemos. Labmēt. Tik ievērojams viesis ir tikai taisnīgi atnākt un iepazīt karaļa Kananeļa pili.
Un tieši šī ir pils ieeja, un mēs to iepazīsim. Šeit mēs esam interesantā zonā. Šī bija vieta, kur cilvēki gaidīja, lai tiktos ar karali, vai ne tā? Tieši tā. Šeit arheoloģisko izrakumu laikā tika atrasti soli. Tātad mēs varam teikt, ka šī bija uzgaidāmā telpa tiem, kuri gaidīja, lai tiktu pieņemti pie karaļa. Tad viņi nāca, gaidīja šeit, un kad pienāca brīdis, viņus sauca. Un paskaties, tēti, karalis mūs sauc. Jā, ar 4000 gadu nokavēšanos, bet mēs tur nonāksim. Iesim uz troņa zāli. Šī bez šaubām bija vissvarīgākā zāle visā pilī. Un paskatieties, cik labi saglabājušies soli. Tu vari apsēsties, tēti, lai gaidītu, kad karalis arī ar tevi parunās. Tātad visi viesi sēdēja uz soliem abās pusēs. Jūs varat redzēt, kad ir soli šajā pusē un arī otrā pusē. Un kur atradās tronis? Tronis netika atrasts, tomēr arheologi uzskata, ka tas atradās šajā teritorijā. Tātad šajā pusē atradās tronis, un, protams, šeit atradās arī karavīri, lai sargātu karali un pārliecinātos, ka visi, kas šeit ierodās, ir ar labiem nodomiem. Bet tagad es vēlos, lai jūs paskatītos uz grīdu kopā ar mani. Mēs šeit varam redzēt uz grīdas uzzīmēto apli. Viens ir arī netālu no montē. Mūsu operatora šādus apļus atrada daudz viet visā pilī. Un jautājums ir, kas tas ir? Tā ir kolonnas pamatne. Problēma ir tāda, ka šajā pilī neviena kolona nav atrasta. Mēs atrodam to pamatnes, bet nevienu kolonu. Padomājiet, kāpēc tā varētu būt? Kas notika, ka pilī nav nevienas kolonas? Atstājiet savu viedokli šeit komentāros. Un atbilde ir, jo kolonnas pamatne bija veidota no akmens, bet pati kolonna bija no koka. Un tāpēc 4300 gadus pēc šīs pils celtniecības, šīs kolonnas un viss, kas bija izgatavots no koka, jau sen ir pazudis. Bet tāds bija kanāniešu celtniecības veids tajā laikā. Arī, piemēram, ķēniņa Jabima, Hazoras ķēniņa pilī tika atrastas kolonnu pamatnes, koka paliekas, bet pati kolonna vairs nebija saglabājusies. Un vēl pēdējais interesants fakts. Tie, kuriem arī patika veidot kolonnas šādā veidā, proti ar akmens pamatu un koka kolonnu, bija filistieši savos tempļos. Jā, ja mēs lasām par Šimsona stāstu, viņš stāvēja starp divām kolonnām. Un viņš nogāž Gāzes filistiešu tempļa kolonnas un tādā veidā beidz savu dzīvi un visu to filistiešu dzīves, kuri tur atradās. Kolonnas, kuras viņš nogāž, nav no akmens, kā mēs parasti redzam zīmējumos un ilustrācijās, bet gan oriģinālās kolonnas bija no koka. Tātad šeit mums ir kolonnas, vai tas, kas no tām palicis pāri, kas patiesībā ir tikai pamats. Un tēti, vai tu jau esi pabeidzis savu audienci pie karaļa? Zini, ka karalis kavējas? Viņš šodien nav atnācis, viņš jau kavējās 4300 gadu. Es domāju, ka es iešu prom, vai ne? Es domāju, ka mēs tiešām varam turpināt mūsu pastaigu, un tagad mēs ieiesim pils labirintā. Lieliski. Iesim. Tas ir ļoti interesanti, Aline. Šajā apgabalā arheoloģiskajos izrakumos tika atrasti šķīvji, ēdiena trauki, lieli krūzi, kas pierāda, ka šeit notika daudzas karaliskas dzīves, vai ne? Tieši tā. Karaliskās mīlestība tika rīkotas šeit, un tāpēc bija nepieciešami krūzi, lai glabātu vīnu, alu, ko viņi jau tajā laikā dzēra, kā arī šķīvi, lai pasniegtu visiem viesiem. Bet es jums minēju par labirintu. Kāds ir šis labirints? Skatieties kopā ar mani ceļu, pa kuru mēs ejam. Mēs iegājām pilī, izgājām cauri uzgaidāmajai zālei, tad cauri troņa zālei, un tagad ejam cauri karaļa zonai. Un aiz tās ir vairākas telpas, bet šīs telpas nav pilnībā savienotas savā starpā. Tās veido mazu labirintu, kurā mēs tagad ieiesim.
Veģetācija pēdējos mēnešos ir ļoti saaugusi, bet paskatieties, kur mēs atrodamies. Šī ir liela telpa, bet tā ir tikai maza ieeja. Un šeit ir neliela ieeja uz citu telpu, bet šai telpai nav izejas. Tātad arī uz otru pusi ļaujiet man apiet visu apkārt kopā ar jums. Ir arī vairākas citas telpas, bet tieši šīm telpām var piekļūt tikai pa šauriem ceļiem. Tev ir jāapiet apkārt vairākas reizes. Tas ir izkārtojums, kam īsti nav jēgas. Kas tas bija? Kad arheologi ieradās šeit, viņi atrada daudz krūku, milzīgu daudzumu krūku, kas galvenokārt bija piepildītas ar graudiem. Tās nebija ēdiena trauki, kā mēs runājām par svētkiem vai ikdienas ēdieniem, tie bija graudu glabāšanas krūkas. Jo mēs tagad atrodamies pils dārgumu glabātuvē. Un tāpēc ieeja ir aiz karaļa. Tas nozīmē, ka neviens nevarēja nokļūt dārgumu glabātuvē, nepārējot vispirms garām karalim. Un doma ir tāda, ka šajā laikā mēs runājam par tik senu laiku, bronzas laikmetu, kad monētas vēl nebija izgudrotas. Tajā laikā, ja kādam vajadzēja maksāt nodokļus, viņš maksāja ar precēm, galvenokārt ar graudiem. Un tagad, ja karalim vajadzēja maksāt algu saviem darbiniekiem vai karavīriem, viņš maksāja algu graudu veidā. Tātad iedomājieties, ka šī ir pils dārgumu glabātuve. Bet šeit nav liels daudzums monētu, zelta un sudraba. Jā, šeit bija milzīgs daudzums graudu, tātad šo vietu var saukt par noliktavu, bet patiesībā tā bija tā laika bagātības glabātuve, un bagātība bija graudi. Jo ja nav graudu, lai ceptu maizi un gatavotu ēdienu, cilvēki burtiski cieš badu, un tas izraisīja sacelšanās. Tas parasti noveda pie tā, ka karalim nocirta galvu. Un tā drošības garantija bija tā, ka visi iedzīvotāji būtu pēdusi. Tātad šī teritorija šeit ir kanāniešu Jarmutas pils dārgumu glabātuve. Šī telpa, kurā mēs tikko iegājām, atšķirās no visām pārējām tās grīdas dēļ. Jā, ja paskatāmies, draugi, šī grīda nav nekāda mūsdienu rekonstrukcija. Šī grīda ir oriģināla no kanāniešu laikiem, un tā ir izgatavota no upes akmeņiem. Tās nav vietējās akmeņi, bet gan akmeņi, kas ilgu laiku atradās upē, tāpēc tie ir tik apaļi. Viņi tās atveda šurp un noklāja ar tām grīdu. Bet kāpēc viņi tieši izvēlējās klāt šo grīdu ar šāda veida akmeņiem, atšķirībā no citām telpām? Un atbilde ir: mums nav ne jausmas. Mēs nezinām, kāpēc viņi nolēma izveidot grīdu tieši šādā veidā. Tāpēc, kas zina, varbūt nākotnē arheologi vēl atradīs kādu izskaidrojumu. Bet tas mums parāda, ka ne visi noslēpumi ir atklāti. Tas nozīmē, ka vēl ir daudz, kas jāatklāj. Un tagad mēs kopā atklāsim, kā šī pilsēta mēģināja novērst Dieva vārda piepildīšanos. Mēs redzējām, cik stipri nocietināta, aizsargāta, bagāta un attīstīta bija šī kanāniešu pilsēta. Un viņi neticēja, ka Izraēla tauta spēs viņus uzvarēt. Tas ir, viņi neticēja solījumam, Dieva vārdam Izraēla tautai. Un viņi šeit jutās mierīgi. Taču lietas sāka strauji mainīties. Kad Jordānas upe brīnumainā veidā atverās, tauta ieiet apsolītajā zemē. Un jau pašā sākumā viņi spēja iekarot Jērikas pilsētu. Protams, ar Dieva palīdzību, bet viņiem tas izdodas. Un Jērika bija vēl lielākas mūri nekā šis, vai pareizāk sakot, Jērikai bija 2 mūri, tie bija 2 koncentriski mūri. Un tauta tad sāk uz to raudzīties ar bažām.
un pēc tam vēl vairāk. Tas nozīmē, ka Jozuē un Izraēla tauta spēja iekarot Aju, kas arī bija liela un nocietināta pilsēta. Un tad kanānieši sāk uztraukties, bet gibeoniešiem rodas ideja. Tā vietā, lai cīnītos pret Izraēlu, viņi nolemj apvienoties ar viņiem, un viņi noslēdz miera līgumu ar Izraēla tautu. Un kad kanānieša pilsētas to uzzina, viņi uzskata gibeoniešus par Kanānas zemes nodevējiem un nolemj viņus uzbrukt. Notika tā, ka Adonī-Cedeks, Jeruzalemes ķēniņš, uzzināja, ka Jozuā bija iekarojis Aju un to pilnībā iznīcinājis. Viņš izrīkojās ar Aju un tās ķēniņu, tāpat kā ar Jērikas pilsētu un tās ķēniņu. Un ka Gibeonas ļaudis bija noslēguši mieru ar Izraēlu un dzīvoja viņu vidū. Viņš un viņa ļaudis ļoti nobijās, jo Gibeona bija tikpat svarīga kā pilsēta, kuru pārvalda ķēniņš. Tā bija lielāka nekā Aja, un visi tās vīri bija labi karotāji. Tāpēc Adonī-Cedeks, Jeruzalemes ķēniņš, vērsās ar šādu aicinājumu pie Horāna, Hebronas ķēniņa, pie Pirāma, Jarmūtas ķēniņa, pie Jafijas, Lākišas ķēniņa un pie Debīra, Eglonas ķēniņa. Nāciet šurp un palīdziet man uzbrukt Gibeonai, jo tā noslēdza mieru ar Jozuā un izrēliešiem. Jarmūtas ķēniņš Pirāms kopā ar citiem amoriešu ķēniņiem mēģināja pretoties Dieva vārdam, neļaut, lai Ābrahāmam un viņa pēcnācējiem apsolītā zeme patiešām nonāktu viņu rokās. Un viņi darīja visu iespējamo, fiziski cīnījās pret Izraēlu tautu, lai to nepieļautu. Bet beigās Dievs, caur virkni brīnumu, kas notika kaujās, panāca, ka tauta varēja ieiet un iekarot apsolīto zemi. Un karalis Pirams, kurš tik ļoti cīnījās, kurš ticēja savai neuzvaramībai, viņš vairāk ticēja saviem mūriem, savām nocietinājumiem, nekā Dieva vārdam. Kas notika ar viņu, viņa tautu un viņa pēcnācējiem? Viņi vienkārši pazuda no vēstures, un tas, ko mēs šeit redzam, ir tikai arheoloģiskie paliekas. Padomājiet, šī vieta tika pamesta 4. gadsimtā pēc Kristus, un kopš tā laika tā vienkārši tika aizmirsta. Un tikai 1970. gadā šeit sākās arheoloģiskie izrakumi, kas no jauna atklāja šīs vietas fizisko varenību. Bet es domāju, ka Jarmuta ir labs atgādinājums mums nelikt visu savu paļāvību dārgumos un materiālajās bagātībās, mūriem un būvēm, jo uzvaru deva tikai Dievs. Tad 5 amoriešu ķēniņi – Jeruzalemes, Hebronas, Jarmutas, Lākišas un Eglonas ķēniņi sapulcējās un ar visiem saviem karaspēkiem nāca, ielenca Gibeonu un to uzbruka. Gibeonieši nosūtīja šo ziņu Jehozuām uz nometni Gilgālā. Neatstāja savus kalpus, nāc ātri, izglāb mūs, palīdzi mums, jo visi amoriešu ķēniņi, kas dzīvo kalnos, ir sapulcējušies pret mums. Jehozuā devās no Gilgālas ar visu savu karaspēku, arī ar saviem labākajiem karotājiem. Un kungs sacīja Jehozuām: nebaidies no šiem ķēniņiem, es tos nodošu tavās rokās. Neviens no viņiem nespēs tev pretoties. Pēc visas nakts gājiena no Gilgālas Jehozo viņus pārsteidza. Kungs lika viņiem krist panikā Izraēla priekšā un pilnīgi sakāva viņus Gibeonā. Kad viņi bēga no Izraēla, lejuk no Bētes Horonas uz Azeku,
Kungs no debesīm meta viņiem virsū lielus krustas akmeņus, kas nogalināja vairāk cilvēku nekā izrēliešu zobeni. Tajā dienā, kad kungs nodeva amoriešus izrēliešu rokās, Jozuā sauca uz kungu visu Izrēla priekšā. Saule, apstājies pār Gibeonu, un tu mēnesi pār Ajalonas ieleju. Ceru, ka jums patika šodienas video. Un visi, kam patika, neaizmirstiet nospiest patīk pogu un palīdzēsim manai meitai Alinai. Tātad, draugi, tiekamies nākamnedēļ un novēlu jums svētīgu svētdienu. Tā, draugi!